Līna Pavlovska, VK Jelgavas kacējmeiteņu vadītāja. Pirmā spēle aizvadīta. Kādi iespēja? Fantastiskas sajūtas. Mēs esam vinējuši, tas mums tiešām priecē, un īpaši kacējmeitenēm, kurām pirmo reizi vajadzēja atbalstīt mūsu spēlētājus, un viņas to ir izdarījušas godam, un viņas vēl jau vairāk priecējas, ka mūsēji vinēja. Tā kā par katru punktu viņas bija vienkārši starā, tā kā es domāju, ka arī sezona ir iesākusies viņām. Šodien sākās sezona, tā kā es varu teikt, ka ļoti, ļoti pozitīvi noteikti. Bija daži misēkļi pirms iznākšanas uz... Jā, tas ir normāli, tas ir ļoti pieņemami, un es domāju, ka vēl kādas spēles, varbūt 3, noteikti kaut kas būs tāds, tāpēc, ka tādi maziņi varbūt ne tajā laikā iznāk vai piemirst kaut ko, tāpēc, kad laukums ir jauns un meitenes tikai 2 no visu sastāvu ir dejojušas karsēju komandās kā tādās, pārējās vispār nekā to nav darījušas, bet kaut gan, manuprāt, ir ļoti labs līmenis, un es domāju, ka viņas arī pēc 2 mēnešiem jau tādu labu rezultātu varēsim redzēt. Pirms dažām nedēļām bija kacējmeiteņu atlase, vai ir visas no šīs atlases vai kaut kur no malas pienākušas? Ir tā, ka bija mums atlasīta, un mēs paņēmām vairākas meitenes, bet treniņu posmā dažas no tām atkrita, jo dažām meitenēm bija ļoti grūti izturēt fizisko slodzi. Dažas atkal sanāca tā, ka vienkārši nevarēja vai kaut kādi personiski iemesli bija. Un dažas, protams, diemžēl neizturēja mūsu atlasi. Tā kā ir tikuši tās, kuras tika, lielākā daļa no visām atlasēm, jo arī pēc šīs oficiālās atlases mums bija arī atlase, un tā kā dažas meitenes no tās atlasītas ir. Tā kā. Bet sastāvs ir super, man patīk. Kas ir horeogrāfija? Ko Jelgavas skatītāji turpmāk redzēs uz laukuma? Horeogrāfija būs, es centīšos ļoti visdažādāko veidot, lai skatītājiem ir interesanti. Tā kā būs noteikti visādi triki, kas cilvēkus vienmēr priecē, vienalga, ja, tā kā, vai tie ir sarežģīti vai vieglāki, bet cilvēkiem tas patīk. Tā kā es noteikti zinu to, ka būs kaut kādi triki visādi. Es ceru, ka mēs taisīsim dažādus stilus, jo cilvēki ir dažādi, un mēs arī mēģināsim savos izgājienos parādīt jums dažādību pēc iespējas vairāk. Paldies! Lūdzu! Pirmā spēle kā aizritēja? Manuprāt, daudz sološi. Pašai patīk basketbols? Jā, man patīk, esmu sekojis līdzi jau iepriekš. Jā, man patīk. Ir kādi favorīti spēlētāji vidū? Pagaidām nav, jā. Kā kolektīvs? Kolektīvs, jā, ļoti draudzīgas meitenes, man patīk.